Jēkabpils valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu audzēkņi pulcējas gaiteņos uz matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu. Arī tie, kuri jūtas pārliecināti par savām spējām, pirms pārbaudījuma ir nervozi. Protams, ir satraukums, bet es tīri periodiski mācījos, tāpēc satraukums ir daudz mazāks nekā tiem, kuri mācījās pēdējā dienā. Lai gan skolēni atzīst, ka liela nozīme ir paša centībai un darbam, daudziem traucēja tas, ka nebija vienotas mācību grāmatas. Nebija tiešu līdzekļu, ko varētu paskatīties grāmatās, bet paldies skolotājai, kura pateica, ka var skatīties uz uzdevumos LV, un tur bija viss apkopos. Vai mācību līdzekļu trūkums varētu arī kaut kādā veidā ietekmēt sekmes šajā eksāmenā, piemēram? Es domāju, jā, varētu būt. Es domāju, tas tomēr ietekmē sekmes. Bet, ja kvalitatīvi izveidotu materiālus, tad viss būtu kārtībā. Rudolfs Ošāns. Lūdzu. Atbilstošu mācību līdzekļu trūkuma dēļ pedagogu slodze, gatavojoties matemātikas eksāmenam, bijusi intensīva, aizvadīts saspringts darbs stundās un konsultācijās, kā arī materiālu meklēšanā un sagatavošanā. Tika izmantoti gan vecie izdevumi, gan dažādi digitālie rīki, jo jaunās grāmatas saņemtas daudz vēlāk. Mācību grāmatas ir sāktas izdot tikai šajā gadā. Šie skolēni no tām mācību grāmatām nav mācījušies, līdz ar to skolotāji bijuši spiesti paši veidot materiālus, paši domāt, kā to kuģi izvadīt cauri šiem 3 gadiem. Skolēnu sagatavotību centralizētajiem eksāmeniem ietekmē virkne faktoru, un mācību grāmatu pieejamība ir tikai viens no tiem. Būtiski ietekmējoši apstākļi ir piemēram pārmaiņas izglītības saturā, vienotās skolas pieejas ieviešana, kā arī attālinātās mācības Covid-19 laikā. Lai gan kopš attālināto mācību perioda pagājuši vairāki gadi, pedagogi uzsver, ka zināšanu līmenis ir atkarīgs arī no pamatskolā ieguldītā darba. Matemātika ir viens no grūtākajiem mācību priekšmetiem, to apliecina arī iepriekšējā gada eksāmenu rezultāti. Apmēram tikai 25% skolēnu spēja nokārtot matemātikas eksāmenu pagājušajā gadā virs 60%, un ir pietiekoši liels skaits skolēnu, kas nevarēja pārsniegt to 15% slieksni. Šogad slieksnis jau ir 20%, līdz ar to mēs esam satraukušies vēl vairāk. Eksāmena uzdevumu izpildei bija atvēlētas kopumā 4 stundas. Eksāmens bija samērā sarežģīts. Bija daži uzdevumi, kurus es nesapratu līdz galam, bet tos tāpat mēģināju izpildīt. Un centos, lai tas viss sanāktu. Pirmā daļa bija diezgan viegla, taču otrā daļa radīja grūtības. Valsts pārbaudījuma rezultāti ietekmēs šo jauniešu turpmākās izglītības un karjeras iespējas, atzīst gan skolotāji, gan paši audzēkņi. Kā vidusskolēniem būs veicies, varēs uzzināt jūlijā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Kanalizācijas sistēma pilsētā parādījās 19. gadsimta beigās. Tā bija primitīva, un visi šie neatīrītie notekūdeņi pa atklātiem kanāliem gar ielām ieplūda Daugavā. Un šādā režīmā pilsēta darbojās līdz 1964. gadam. 1964. gadā tika uzbūvētas pirmās pilsētā mehāniskas attīrīšanas iekārtas. Bija tikai mehāniskā attīrīšana, tas nozīmē, ka tika notekūdeņi tika attīrīti no rūpiem, atkritumiem, no smilts, kad bija tikai mehāniskā attīrīšana. Jā. Tad bija no suspendētām vielām attīrīšana 50-60 tikai procentus, jā, bet tagad jau prasībās ir 90%, bet mēs attīram līdz 99%. Kad bija mehāniskā attīrīšana, tad no slāpekļa attīrīšana bija tikai 90%, bet tagad MK noteikuma prasības ir 70-80%, bet mēs attīram līdz 95%. Ņemot vērā uzstādītos kritērijus, uzstādīto mērķi sasniegt izmantojot mehānisko attīrīšanas sistēmu nebija iespējams. Tāpēc uzņēmuma Daugavpils ūdens darba kārtībā tika iekļauts jautājums par bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvniecību. Projekts tika realizēts 2 posmos. Pirmais projekta posms tika veikts jau 25 gadus atpakaļ. Turpināt to nācās 2009. gadā nepietiekamu rezultātu dēļ. 2000. gadā tika uzbūvētas pirmās pilsētā bioloģiskas attīrīšanas iekārtas ar
aktīvo dūņu mikroorganismu palīdzību. Un 2009. gadā bija otrais tās rekonstrukcijas un modernizācijas otrais posms. Un tagad var teikt, ka mēs atbilstoši attīram notekūdeņus Daugavpilī. Pateicoties šim projektam, Daugavpils ūdens panāca padziļinātu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu no slāpekļa un fosfora. Visu šo projektu īstenošana ļāva 2000. gadu sākumā arī neatgriezeniski atrisināt nepatīkamās smagas problēmu, kas Esplanādes iedzīvotājus bija mocījusi gadu desmitiem. Bet laiks iet uz priekšu. Tehnoloģijas uzlabojas, mainās arī prasības tādu kā attīrīšanas iekārtu darbībai. Jau 2022.–2023. gada mēs iztenojam projektu, kura ietveros mēs nomainījam visvairāk enerģiju patērējušos gaisa pūtējus. Attiecīgi mums izdevās samazināt elektroenerģijas patēriņu. Bija nomainīti arī daži sukņi, bet runājot par tuvāko nākotni, varu pateikt, ka šodien mēs parakstījām līgumu par jauna projekta īstenošanu un ņemot vērā to, kā mainīsies direktīvas prasības attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu, pateicoties projektam mums izdosies nomainīt iekārtas, kā arī nodrošināt, lai notekūdeņu attīrīšana būtu atbilstoša normatīvu aktu prasībām. 13. maijā pašvaldības uzņēmums Daugavpils ūdens parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par liela mēroga projekta pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Mūsu mērķis ir arī nomainīt iekārtas, lai nodrošinātu labāko energoefektivitāti, jo iekārtas patērē daudz elektroenerģijas. Kopējais projekta īstenošanas periods ir 33 mēneši. Iepirkuma procedūras jau sen ir uzsāktas. Runājot par finansējumu, projekta kopējās izmaksas ir 2.187.520 eiro bez PVN. 65% no kopējās projekta summas ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļa un 35% ir Daugavpils ūdens uzņēmuma līdzfinansējums. Projektam jābeidzas 2028. gadā. Pie asins nodošanas kabineta veidojas rinda jau no rīta. Pacienti veic dažādas analīzes un paralēli tam Eiropas testēšanas nedēļā bez maksas tiek testēta arī C hepatīta klātbūtne. Mums ir katrā dienā aptuveni 100 pacienti, kas ir apkalpoti jau centrālajā poliklinikā. Bet mums ir arī aktīva testēšana darbinieku vidū Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Situācija ir tāda, kāda ir. Mums infektologs nav pieejams. Infektologu trūkums ir problēma pilsētā, kas būtu jārisina slimnīcai, jo tās struktūrvienība ir arī vietējā centra poliklinika, kur agrāk šāds pakalpojums bija, bet tagad vairs nav. Būtībā speciālistu nodrošināšana, tas ir pašas slimnīcas darba organizācijas jautājums, jo, ja speciālists ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, droši vien, ka tad ir jāskatās, kā to var aizvietot. Neskatoties uz pēdējo gadu uzlabojumiem gan C hepatīta ārstēšanā, gan diagnostikā, Eiropas Savienības mērogā Latvija joprojām ir starp C hepatīta izplatības līderēm. Jāņem vērā, ka C hepatīts ir infekcijas slimība, kur būtībā veicot piesardzības pasākumus, no kur ir iespējams izvairīties, bet vienlaicīgi arī, ja saulēcīgi šo infekciju diagnosticē un izārstē, tad arī cilvēks vairs neinficē citus cilvēkus. Daugavpils centra poliklīnikas vispārējās aprūpes māsa Jevgeņija stāsta, ka pacienti nav ļoti aktīvi uz skrīninga veikšanu, tāpēc būtiska ir arī anonimitāte. Negribu teikt ne vārdu, ne uzvārdu. Tādas akcijas noteikti vajadzīgas. Cilvēki prasa citreiz, ja būtu bez maksas, to pārbaudītu, ja maksa viņi jau aiziet. Vēl 2015. gadā bija apmēram 2000 saslimušo ar C hepatītu gadā, bet tagad statistika uzlabojas. Vidēji apmēram 57 cilvēki uz 100 000. Latgalē šis skaitlis gan ir ievērojamāks – 101 cilvēks uz 100 000.
bet tie ir skaitļi par zināmajiem saslimušajiem. Eksperti pieļauj, ka inficēto skaits varētu būt lielāks. Akcijas rīkotāji neatklāja, vai ir konstatēts kāds inficētais ar C hepatītu, jo informācija ir anonīma. Vien norāda, sabiedrībai no šīs testēšanas būšot ieguvums. Pašvaldības uzņēmums Daugavpils Satiksme pagājušā gada pavasarī ieviesa jaunu braucamo biļešu sistēmu, kura jau no pirmajām dienām kļuva populāra Daugavpils iedzīvotāju vidū. Bet kas tajā ir īpašs? Tās priekšrocība ir tāda, ka tā tika izstrādāta dažādām pilsētas iedzīvotāju grupām. Tagad pērkot braucamās biļetes sabiedriskajam transportam visām mēneša dienām, gan autobusiem, gan tramvajiem, jūs samaksāsiet tikai 45 eiro. Ja jūs izmantojat sabiedrisko transportu tikai darba dienās, tad braucamā biļete jums izmaksās 35 eiro. Pie tam braucienu skaits ir neierobežots, neatkarīgi no tā, kāda veida braucamā biļete jūs iegādājaties. Šādas braucamās biļetes iegāde pensionāriem maksās tikai 15 eiro. Vai jūs piekrītat, ka šīs ir ļoti pievilcīgas cenas, ņemot vērā, ka nav nekādu ierobežojumu braucieniem un transporta veidiem? Tāpēc pieprasījums šīm biļetēm pieaug. Piemēram, salīdzinot 2024. gadu ar 2025. gada sākumu, studentiem, kuri mācās Daugavpils profesionālajās izglītības iestādēs, šādas braukšanas biļetes izmaksā 20 eiro. Statistika rāda, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma pieauga gandrīz par 47%. Senioru vidū pārdoto braukšanas biļešu skaits palielinājās par nepilniem 23%. Kopējais pieaugums visām mēnešu biļetēm sasniedz 23%. Tas ir lielisks rezultāts. Tik ilgi gaidītā diena pienāca 22. maijs, kad kultūras nams Forštete tika atklāts un it kā nosvinēja savu otro dzimšanas dienu, pilsētas iedzīvotājiem atverot savas durvis pēc ēkas renovācijas. Projekta īstenošanas laikā tika nosiltināta ēkas fasāde, pagrabs, grīdas, bērniņu un pagraba grīdas, nomainīta logi, ārdurvis un lūkas, uzstādītas jaunas apkuras un ventilācijas sistēmas, kā arī nomainīts apgaismojums. Tika veikti iekšējie remonta darbi, arī piekļuves infrastruktūra tika būtiski mainīta. Kopējās kapitālā remonta izmaksas ir nedaudz lielākas par 1 miljonu eiro. Vietējai pašvaldībai izdevās piesaistīt 450 000 eiro no Eiropas Savienības fondiem. Atlikušā daļa, aptuveni 500 000, ir pilsētas domas līdzfinansējuma daļa. Jauna dzīve, jauni plāni, un jau 23. maijā pēc ilga pārtraukuma kultūras namā Forštete notiks vakars sveču gaismā. Biļetes uz šo pasākumu jau sen ir izpārdotas, brīvu vietu vairs nav. Taču kultūras nama pilnvērtīgam darbam ar vienu šādu pasākumu nepietiek, tāpēc drīzumā šī kultūras iestāde pilsētas iedzīvotājiem piedāvās jaunus pasākumus, kā arī jauna veida pakalpojumus. Sliktie laikapstākļi nenobiedē Daugavpils muzeju nakts apmeklētājus. Eiropas akcija Muzeju nakts Latvijā norisinājās jau 21. reizi, un jau daudzus gadus arī Daugavpils piedalās šajā vērienīgajā pasākumā. Šogad 17. maijā tika atklātas 17 dažādas vietas, tostarp Rautko muzejs, Inženieru arsenāls, Šmakovkas muzejs, Saules skola un Medicīnas koledža, kā arī daudzas citas. Kā stāsta Cietokšņa un muzeju administrācijas darbinieki, šie svētki sasaucās ar Latvijas kampaņas Stāsts par mūsu vērtībām vadmotīvu. Šī tēma lieliski atbilda arī mūsu pilsētas jubilejai, kas šogad svin savu 750. gada dienu. Dienas laikā daudzi cilvēki devās uz pilsētu, lai apmeklētu Saules skolu. Šīs durvis bija atvērtas no 14:00. Tomēr galvenie pasākumi notika vakarā, sākot no 19:00. Šajā laikā Daugavpils Mākslas un novatpētniecības muzejs, kā arī Šmakovkas muzejs, sāka uzņemt apmeklētājus centrā. Cietoksnī bija liels cilvēku pūlis, kur uzreiz sāka darboties vairāki interesanti objekti. Pie Rautko muzeja izveidojās milzīga rinda, kur varēja ne tikai apskatīt eksponātus, bet arī redzēt Latvijas multifilmas Straume saņemtās balvas, Zelta globusu un Oskaru. Kā vienmēr, Inženieru arsenāls bija pilns ar apmeklētājiem. Šogad Otrā pasaules kara laikā izcīnītās Jezuītu katedrāles vietā notika pasākums, ko organizēja Vēsturiskās rekonstrukcijas klubs.
Vakara gaitā ik viens varēja aizdedzināt sveci gar izcīnītā tempļa perimetru, kas tika uzcelts pirms paša cietokšņa parādīšanās. Tādā veidā pasākuma organizētāji atgādināja par pazudušām vērtībām. Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, augstumu un stipro lietu, muzeju nakts pasākumu apmeklēja tūkstošiem pilsētas iedzīvotāju un viesu. Jau 21 gadu Latvijas muzeji piedalās starptautiskajā akcijā Muzeju nakts, piedāvājot bez maksas apmeklēt ekspozīcijas un izstādes, kā arī iesaistīties īpaši šim vakaram sagatavotās norisēs. Šī gada Muzeju nakts vienojošā tēma Mūsu vērtību stāsti bija izraudzīta aicinot muzejus akcentēt savos krājumos esošās nozīmīgākās vērtības un vēstīt par tām sabiedrībai. Ļoti plaši muzeju nakts pasākumi izskanēja arī Augšdaugavas novadā, kur par centrālo pasākumu kļuva muzeju nakts pasākumi Naujenes pagastā Muzeju nakts Augšdaugavas Lutišķi, kas noritēja neierastā formātā ar festivāla Augšdaugava elementiem. Pasākumi notika dažādās vietās. Jau dienas vidū apmeklētājiem durvis vēra Naujenes novadpētniecības muzejs, piedāvājot daudzveidīgas radošās darbnīcas. Viena no plašāk apmeklētajām bija gleznošanas darbnīca, kurā gan lieli, gan mazi mācījās ar akrila krāsām gleznot ūdens lāsītes. Apmeklētājiem bija iespēja apgleznot ģipša zivtiņas un veidot papīra kuģīšus, kas vēlāk piedalījās loterijā Lielais loms Latgales sētās Lutišķos. Muzejs piedāvāja viesiem aplūkot dažādas izstādes. Katru gadu maijs mums ir tāds īpašs mēnesis, pirmkārt ar to, ka mēs sākam turisma sezonu. Otkārt, mēs svinam arī Starptautisko muzeju dienu, svinam arī mūsu ievērojamai novadniecei, tēlniecei Valentīnai Zēlei dzimšanas dienu, un kaut kā mēs to mēģinam arī atzīmēt ar kaut kādiem jaukiem notikumiem, piedāvājot jaunas ekspozīcijas. Un arī šogad mēs esam pacentušies, un Naujenes muzejā mēs piedāvājam saviem apmeklētājiem jaunu izstādi, kura saucas Daugavas senais loms, un stāsta par tām zivīm, kuras kādreiz un vēl tagad mīt Daugavā. Tapšanas process bija interesants. Mēs uzrakstījām projektu Valsts zivju fondam un guvām arī atbalstu. Un viena no šī projekta aktivitātēm bija arī zivju mulāžu izveide Naujenes muzejam. Projekta rezultātā mēs esam izveidojuši 9 zivju mulāžas. Arī, skatās, dažas ir pavisam tādas lielas, 2metrīgas, un šīs zivis patiešām kādreiz ir mitušas Daugavā. Un atspoguļo arī to faunas daudzveidību, kas ir raksturīga tieši Daugavai. Projekta rezultātā mēs sadarbojamies ar taksidermisti Sērmīti Ingbergu, kura ir tāda vienīgā Latvijā, kas veido zivju mulāžas. Jā. Un šī ekspozīcija vēl ir tikai savā sākuma posmā, jo mēs ļoti ceram, ka arī varēsim viņu pabeigt. Pašlaik projekta ietvaros mums ir izveidota centrālā kompozīcija, bet mēs vēl domājam, ka rakstīsim tālāk projektus, kā rezultātā šī ekspozīcija tiks papildināta un padarīta vēl pieejamāka apmeklētājiem. Izstāžu klāsts mums patiesi ir ļoti liels. Mums ir arī izstādes, varbūt nepiebildu, kura ir veltīta Livonijas ordeņa Dinamburgas pilī, jo šogad Daugavpils svin savu 750. dzimšanas dienu, un tieši Naujenes pilskalnā ir meklējami arī Daugavpils pilsētas pirmsākumi. Tāpēc es ļoti aktīvi ielūdzu ne tikai muzeju naktī, bet arī jebkurā laikā apmeklēt Naujenes muzeju, jo mēs piedāvājam ne tikai izstādes, bet arī programmas skolas somas ietvaros, kuras ir saistītas gan ar Daugavpils vēsturi, gan ar mākslu, gan ar etnogrāfiju, tāpēc gan pieaugušie, gan bērni ir mīļi gaidīti Naujenes muzejā. Jau vairākus gadus muzeju naktī Naujenes muzejs aicina apmeklētājus iegriezties improvizētajā Juzefovas stacijas bufetē un nogaršot gardu rabarberu ķīseli ar putu krēmu un izbaudīt gardu kafiju ar saldumiem. Šogad īsi pirms pasākuma Naujenes novadpētniecības muzejs saņēma unikālu velti no mākslinieces Gertrūdes Zēles, kura uzdāvināja muzejam 3 savus darbus – savu vecāku portretu, māsas tēlnieces Valentīnas Zēles portretu un pašportretu. Jāteic, ka tas nav pirmais mākslinieces dāvinājums muzejam. 2016. gadā muzeja kolekciju papildināja Zēļu dzimtei piederošie priekšmeti – mātes Aneles Zēles rokdarbi un tēva Antonija Zēles izgatavotie sakrālie un sadzīves priekšmeti. Katrs priekšmets kā sava laika liecinieks atklāja toreizējās iespējas un dzīvesveidu, sniedzot ieskatu mākslinieces dzimtās Jaunkausiņu mājas ikdienas dzīvē. Arī Gertrūde Zēle savu dzīvi ir veltījusi mākslē.
Kopš 1975. gada viņa ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Mākslinieces darbi atrodas daudzos Latvijas muzejos un privātkolekcijās. Es domāju, te jau arī parādās raksturs un tāda tālējošs skats, vai ne, var redzēt ar tādu acu plakstiņi, lieli, vai ne, bet izskatās tā, ka es zinu, ko es daru. Tāda sajūta, vai ne, ir skatoties uz šo darbiņu. Tā lūk. Tāda es esmu, tāda biju, neko nevar darīt. Liela rosība muzeju naktī valdīja Slutišķa vesticībnieku sētā, kur varēja aplūkot izstādes Veļas diena Upānu sētā, Slutišķa Daugava brīvība, tradicionālais vesticībnieku apģērbs un Krāslavas bērnu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi atver logu pasaulē, kā arī doties vērtību stāstu ekskursijā. Šeit izskanēja koncerts Veļas diena Upānu sētā. Lai arī visu dienu lija lietus, apmeklētāju netrūka. Āra pasākumi vienmēr, tie, kas notiek dabā, ir atkarīgi no laika apstākļiem. Un tā kā šodien Dieviņš mūs svētīja ar lietu, tad es domāju, daudzi cilvēki izlēma palikt arī mājās. Bet, lietus bija tik svētīgs, ka viņš netraucēja notikt visām norisēm, kas notika. Un Upānu sētā bija lielā Veļas diena, kas bija ļoti izdevusies. Un bija sabraukuši vecacībnieku ansambļi, gan mūsu novada slāvu tradīciju ansamblis Radēnija, gan ciemiņi no Prēļiem, tāpat arī mūsu novadnieki mazākumtautību ansamblis un vokālais ansamblis no Līgaviņas, no Skrudalienas. Alus cienītājiem bija iespēja apmeklēt alus darītavu Urbans Brewery, nodegustēt alu un dzirdēt tā tapšanas stāstu, kā arī klausīties lustīgas alus dziesmas un laisties daņķos kopā ar Ambeļu pagasta folkloras kopu Speiga. Tīve labi olu dzerti, kur lestēņi saimiņi, tīve labi olu dzerti, kur lestēņi saimiņi, atnes kalnu, atnes ūtu, itu pošu dzīvotā, atnes kalnu, atnes ūtu, itu pošu dzīvotā. Latgales sētā pulcējās gardēži uz kulināro meistarklasi Garšīgi, ko vadīja šefpavārs Ēriks Aleksejevs. Uz ugunskura tapa garda zīvju saļanka, ko varēja nobaudīt ik viens svētku viesis. Norisinājās arī daudzveidīgas radošās darbnīcas, kur varēja pagatavot veselīgu aromātisku skrubi, pītu gaismekli vai klūgu zivi. Savukārt bērni varēja apgleznot sēņu un uzspēlēt lielformāta spēles. Muzeju nakts koncertā apmeklētājus priecēja dziedātājs Ances Krauzes balss. Šogad liela uzmanība bija veltīta tieši Daugavas un zivju tēmai. Kempingā Daugavas lokos bija iespēja doties braucienā pa Daugavu ar laivām un kuģīti Dīnaburga. Visas dienas garumā Slutišķos norisinājās pludiņu makšķerēšanas sacensības Daugavā. Par lielākā loma titulu cīnījās gan bērni, gan pieaugušie. Vakarā notika loterijas lielais loms izloze un tika apbalvoti makšķerēšanas sacensību dalībnieki. Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tika apbalvoti ar kausiem un medaļām. Bērnu vidū 1. vietu ieguva Nikita Romansevičs, bet 2. vietu Denis Vesna. Savukārt pieaugušo vidū 1. vieta Aināram Jurim Verzem, 2. vieta Andrejam Vasiljevam, bet 3. vieta Jiļenai Romansevičai. Visas Eiropas Savienības muzeju nakts galvenā tēma ir vērtību stāsti, un tieši tāpēc mēs pieķerāmies pie domas, ka viens no lielākajiem un galvenais pasākums mums notiks Augstdaugavā pie Daugavas, kur, manuprāt, Latvijai ir vislielākā vērtība un vislielākais stāsts. Un arī šīs Augstdaugavas tātad tēma mēs paņēmām zivis. Mums ir gan maldu zivis, gan uguns skulptūra zivis, gan makšķerēšanas sacensības, gan viss kaut kas tāds, kas saistās ar zivīm. Jo šī vieta, dzīve pie Daugavas, arī nevarēja notikt bez tādām lietām, kādas bija šodien. Vakara kulminācija bija gaismas instalācija par Daugavu gaismas loki, izgaismotās zivju skulptūras. Meklējām ideju Augstdaugavas pasākumam un sapratām, ka vēl nekad nav bijis
šāds notikums naktī. Ar kaut ko taču ir jāpārsteidz, un Daugava mūs vienu gadu pārsteidzā ar Musturdeķa tiltu, tad šogad mēs atcerējāmies tādu leģendu, kas stāsta par to, ka tikai reizi gadā, vienu nakti gadā, Daugava pārvēršas pār to pāri laižas gaismas loki, var sastapt maldu zivis, un cilvēki, kas to ir redzējuši šajā te vakarā, tie kļūst laimīgāki, bagātāki. Kā jau Rainis teica, pastāvēs, kas pārvērtīsies, un tāpēc mēs arī katru gadu mēģināsim atrast kaut ko jaunu. Inese Minova, Guntis Kaminskis, Augšdaugavas novada pašvaldība.